pirmie 10 metri. Kādu bildīti uztaisīsi? Jā. Tā, beidzot, pirmie metri. No pulksteņi iestatās. Es to jau izdarīju teorētiski. Bet servs ar zūdeni. Nopirkt citus. Redzēt šitu. Joprojām gauja. Tad bija flagbaums. Gauja. Šeit viņi ir metrs pusotrs. Bet mums ir ar ātrumu. Mums ir ar straumīti. Labi, viss jāstūrē. Viss labi. Pamušķirēt, laik iet uz priekšu, nav laika apstāties, bet jau viena copa bija. Slēpies zem egles. Un atkal. Sastrēgums, tunelīts. Labi! Joprojām gauja. Kur palika tā vasara, kad bija pa 3 stundām? Neredz laiku, bet gan jau ka būs. Cik ir pulkstens? Nu? Tā, laužamies cauri. Gaujai. Un mēs pat neesam sākumā gaujai. Bet straumīti ir un te ir ūdens kaut kāds metrs pusotrs dziļš. Kur braucam, smuka pļava, nopļaut siena ruļi, un tā visa pļava ir aplūdusi. Tur visur ir ūdens. Tā kā ir ūdentiņš augšā. Es nezinu, cik ir standartā, bet izskatās pa kādu pusmetru. Māri, rekur, siena rullis ir noslīdis. Tas nozīmē, ka tur ir apmēram 60 cm uzpludinājums. Jo tas siena rullis kaut kur metrs ar kapeikām diametrā un pat augstāk tātad. Rekur. Un tur ir izbrauks cauri Ozolu. Šitā bieži nav. Kad Ozols ir uz upes. Un pasties, kas pa zīlēm. Ritīgi rasnes. Tas ir īstenībā kaut kas. Es neesmu manījis. Nē, kas tur ir? Ozols, līles, skaistas. Lielas.
Ikdienā nav ne... 10 kilometri. Un atkal ir šī tāda. Nē, es stāstu video, ka 10 kilometri nobraukt un atkal te ir. Ezeriņš atkal. Kēršīkāns. Baby. Nu, kabināsies vaļā pati. Jā. Maz. Aha. Šo pēc vēl jābūt. Ar māmām. Kaut kādi 15-16 kilometri, jā. Pēc aptuvenām. Mums tur bija problēmas ar pulksteņiem, bet es teiktu, ka man liekas, ka vairāk, bet mēs tādā mierīgā braukšanā un redzu, ka tā upe ik pa brīdim bija tāda, bet ir straumīga. Un es vēl pamētāju. Pat nesaprotu, ka kuriem braukt. 1, 2, 3. Te ir 3 ejas. Nevar saprast, kura ir, pa kuru braukt. Vai pa taisni un šitiem bišķi jāiegriežās, tā ir. Šitais ir vienkārši what the fuck. Tas gaujas. Un šitādi ir 3. Hes, tie ir privātie. Cik manā rīcībā esošā informācija ir nonākusi. Es saprast, tas būtu pagastam, pilsētiņai, reģionam, valstī. Šitiem te uz gaujas vienkārši 1, 2, 3. Te gaujas augšā. Privāti hesi, kuri čakarē upi, straumu un visu šito pārējo zivju un dabas lietas. Gēta laivu izcelšanas vieta, ne? Pasties, koki, nekādas leņķi uztaisīt, nekāds slīpumiņš, lai būtu vieglāk, nekāda vietiņa. Vienkārši koks cel ārā laivu. Un šitā pusē arī ir vienkārši netrepīts, vienkārši slīd. Nekā laba te nav. Nu, te, kur dunduki vai novēršanās vieta, bet tur vienkārši var bobsleja trasi taisīt. Un zivju ceļa noteikti, ka te nav, vismaz neredzu. Tā kā nu, kaut kā tā. Pašu malu griez, un pēc tam ir jāiegriež rekurus pretējo. Reku šitā te var izdarīt, atspiesties, voļus sagriež.
Nē, izstāsta interesanti. Tur kaut kādi koki ir. Ir